mēs tā skatāmies visām lietām, kas caur cilvēku apziņas skolu iet cauri, tad vēl viena tāda tēma ir mums pagājušā gadā mēs uzsākām projektu, kas saucās Festivāls cilvēkiem. Ja, pagājušā gadā mēs viņu novadījām, nebija viņš ļoti plašs, bet tas bija pirmā reize, un cik mēs 2-3 mēnešu laikā viņu uztaisījām, principā. Visu saorganizējām, sabūvējām, sataisījām, saaicinājām dalībniekus un tā tālāk, dažādus lektorus, dažādus māksliniekus, dažādus prakšu un dažādu meistarklašu vadītājus. Ja, un šī gadā mēs sapratām, ka tā esam arī, mēs jau pagājušajā gadā sapratām pēc atsauksmēm, ka visiem dikti patīk. Tieši tur bija tas uzsvērts, ka mums tāds ļoti ģimenisks festivāls, tāds, ka tur jūtās tas personīgais pieskāriens, ja, tajā visā vasarkumā, kad katrs varēja ar katru gandrīz vai tur parunāties, iepazīties, sadraudzēties, bija dejas, rotaļas, viss kaut kas bija, tāds draudzīgs, ģimenēm draudzīgs un attiecībām draudzīgs formāts. Ja? Un tad šogad mēs tā esam to pašu, tikai jau bišķi lielāk, pagājušajā bija 3 diennieks, tad šogad būs 4 diennieks jau festivāls. Ja? Tas tā kā nometne, kur brauc dabā, principā tas ir pie manis laukos, ja, tur viss tiek organizēts, bīdīts, darīts, ja, un tur mēs savācam arī cilvēkus, kas vadīs dažādas nodarbības, lekcijas, dažādas prakses. Es pats tā skaitā vadīšu dažādas nodarbības, lekcijas un prakses tur. Un, tas ir tāds kā zināšana, informācijas apmaiņa caur draudzīgu vidi, kur mēs, formējamies vai draudzējamies tīri uz tādu idejiskā līmenī, tāds kā domu biedru, un ne tikai domu biedru, bet jauno domu biedru, vai kas meklē draudzību, kontaktus un vispārējos, kas ir līdzīgi domājoši, ja, par tām tēmām, ko es te tikko pieminēju, ja, tā dzimta, attiecības, cilvēcība, ja, un kas ir cilvēks vispār ar izpratni, ja, jo problēma jau ir tā, ka šodien visi domā, ka visi ir cilvēki, ja, bet, kā es sākumā teicu, vienam liekas, ka cilvēks tas ir gaļas maiss ar kauliem, ja, citam jau liekas, ka tas ir jau kaut kāda vērtība apkopojums dzīvē, ja, uz ko viņš tiecās pats. Un te rodās tie pārpratumi par to. Tad mums tas cilvēks, tur arī viss vērtības, festivāla mājaslapā ir uzskaitīts, kas ir festivāla pamatvērtības, kur ir cilvēks, daba, prieks, ģimene, attiecības un tā tālāk un tā tālāk. Un skaidrojums, ko katrs no šīm lietām, vērtībām patiesībā nozīmē. Priekš mums caur cilvēku apziņas skolu skatoties, ja. Ko tas nes sev līdzi un ko tas nozīmē. Un tad, ja tevi uzrunā šīs vērtības, arī tu esi laipni aicināts uz šo te festivālu piedalīties un būt kā daļa no tās, kā saka, ne kopienas vai, vienalga, kā tu nosauc, ja. Un tur arī veidojas tā draudzība, kontakti, iespējams jaunas kaut kādas biznesa iespējas parādās ar tiem cilvēkiem. Ja viņi visi viens ar otru, tur ir dažādas praksītas, nodarbības, kur mēs viens ar otru iepazīstamies. Tur ir gan fiziskās prakses, dažādas interesantas, gan visādas tur rotaļu, spēļu, izaicinājumi. Pagājušā gadā bija bruņinieku cīņas, mums tur bija no Ogres bruņiniekiem atbraukuši viena komanda arī, kas tur demonstrē. Bija loku šaušana ar dažādiem lokiem no dažādiem tur laikmetiem tādā garā. Visādi danči bija, nakts, DJ uzstāšanās, arī mūzika bija, ja, tur ogļu staigāšanas un viss kaut kas mums tur bija pa ozolu koku ogļu paklājiņu staigājām, basākājām, ja. Pie tam man pat meita 7-gadīgā teica, tēti, es arī iešu, es saku, nākamajā gadā iesim kopā, jā, pa oglītēm pastaigāt. Lūk, tā kā ļoti daudz dažādu aktivitāšu, visādu prakšu, meditāciju, dziedāšana, sadziedāšanās, tur vingrošanas, sieviešu specifiskā tur vingrošana, kas nomierina sievietes hormonālos stāvokļus, jā, vīriešiem savas vingrošanas specifiskās tur bija. Un tā tālāk pirts, baļas, tur daudz bērnu, kaut kādi pasākumi, arī visādi sievietēm rokdarbu nodarbības bija pagājušā gadā. Es vienkārši skaitu, ko es tagad tā ejot cauri atceros, kas mums tur bija tajā festivālā sākt. Šogad tas viss būs, un es domāju, vēl būs vairāk nekā pagājušā gadā salicies kopā. Tā kā tas arī mums plānojās, ja es pareizi atceros, jūlija 2. nedēļas nogale nebija kaut kāds. 9 līdz 12. Jā, 9. līdz 12. jūlijas. Tajā laikā mums plānojas. Tā kā tie, kas grib piedalīties, droši rezervēt. Šobrīd kā reiz, starp citu, ir agrā putniņa cenas vēl biļetēm līdz martam, kuram tur 3. laikam būs. Tā kā vēl var paspēt pieteikties pa lētāku maksu, kas gribēs tur piedalīties. Un, jā,
droši, tā kā. Tas ir vēl viens projektiņš, kas mums ir aizgājis arī caur cilvēku apziņas skolu. Es gribētu par festivālu tur runāju, kad mēs arī brīvprātīgos meklējam tādus, kas līdzīgi domām, kuri var veltīt savu laiku dažādās pozīcijās. Varbūt šobrīd nav tik daudz tās fiziskās lietas, ir kaut kā vairāk tā kā sagatavošanās, bet arī nākotnē ir dažādas pozīcijas, kur var iesaistīties. Nu jā, mums būs, te piekrīt, jā, tur būs arī vēlāk, mēs izsludināsim, būs tāds kā brīvprātīgi, un tie, kas grib braukt arī pastrādāt un palīdzēt tapt festivālam, tā kā mums nav tā, ka tikai maksā naudu un tu atbrauks, varēs piedalīties, bet ja tu pats esi ar mieru, tā kā es teicu, tādā kā kopienas formātā piedalīties, arī tad tu vari tā kā braukt uz to festivālu, palīdzēt, tur nezinu, kaut ko tur darīt, gatavot, kaut ko organizēt, būvēt, ja mēs tur pagājušā gadā tur visu kaut kādas lietiņas sabūvējām, sataisījām skatuves, tur toaletes mazmājiņas papildus sabūvēja, lai visiem pietiek un tādā garā, ja, tā kā, nu, vīriešiem vairāk, sievietēm tur savas kaut kādas dekorāciju veidošanas bija pasākumi un tādā garā, visādi rokdarbi un tā tālāk. Kā visus pabarvēt arī, kas bija tāds izaicinājums, tāpēc tas ir ļoti labi, ja brauc vīrietis kopā ar savu sievieti, ja citādāk tur bija tā interesanti, ka daudz vīriešu un dažas sievietes, bet nu tas arī nebija slikti, tāda pieredze. Tur jā, es nezinu, pabarot liels zupas katls vīriešiem pietiek, vai liels tur, nezinu, plova katls vai vēl kaut kas tur uz ugunskura, jā, bet nu, protams, tur katrs skatās, jā, kā un ko. Tā ir tāda tēma. Protams, gaidīja gan vīrieši, gan sievietes. Tā ja gribās iesaistīties, jo, kā jau arī, man šķiet, Rolands citās reizēs ir stāstījis, ka pats lielākais, varbūt, ieguvums ir nevis tam, kurš nopērk biļeti, bet tam, kurš iesaistās un ir tajā visā vēl plānošanā, kopā būšanā, kad veidojas dažādi kontakti un pēc tam sadarbības un sapazīšanās, jo citādāk es to cilvēku varbūt, nu, tā knati virspusēji pazītu, bet tad mēs tur tajā procesā, festivāla tapšanā gājām cauri dažādiem emocionāliem līmeņiem, visādām situācijām, kur mēs tā kā ieraugam tos cilvēkus no tādiem citādiem rakursiem arī. Jā, tas ir katram, jā, savs tas mehānisms, moments, jā, caur ko mēs iepazīstam viens otru, varbūt tādā veidā. Bet jā, noteikti tas arī tāds moments, jā, kas arī, ja kādu uzrunā šāda te kopdarbošanās iespēja, tad tas arī būs par to noteikti, būs izziņots, man liekas, kaut kādā brīdī, ja rodās iespēja. Un pat tad, ja tu gribi braukt pa maksu, un ja tev pēkšņi rodās, ka iespēja moškai aizbraukšu tur patusēt, padzīvoties, nu, tīpaši vasarā uz laukiem, nezinu, vēl kaut kur nav nekāda problēma, tur var braukt un visu pārējo arī tur darboties, darīt un draudzēties un tādā garā. Tā kā, nu, katrs pats skatās pēc opcijām, iespējām un visu pārējo, jā, kā nu sanāk.